Cienījamie latviešu domājošie, vispirms es gribētu aicināt Aleksandrovu kungu tomēr atsaukt šo priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ka šobrīd mums jāpieņem ir lēmumi un jāizsaka priekšlikumi, kas mūsu latviešu domājošos apvienotu, nevis šķeltu. Es lieliski dzirdēju šeit pat no tā kreisā flanga, patiešām lieliski dzirdēju un sapratu arī to kontekstu, kas tur skanēja. Izņemsim ar laiku. Ar to domājot 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu saraksta. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svinama. Aizver muti! Aizver muti! Ver muti! Paldies, deputāta kungs, jums aizrāda par sarunāšanos ar zāli. Aizver muti! Katrā valstī neatkarības diena ir svinamā diena. Tātad koka, banu, zvēru un putnu dārs domāja ar 11. un 18. novembra mūsu latviešu domājošo izņemšanu no svinamo statusa. Viņš domāja ar Latvijas zvēru valstiskuma izmaiņām. Un tā mēs te tagad tukšus salvās, mums kuļām. Tukšus, lai tas rūt kreisais. Putnu zvēru un dārs. Putnu zvēru. Dārs. Neatkarības diena Varētu par mums tirgoties. Būsim vienoti. Paldies, deputāta kungs, jums aizrāda par sarunāšanos ar zāli. Būsim vienoti. Būsim vienoti. Cienījamie latviešu kreisais dārs varētu par mums tirgoties. Būsim vienoti. Būsim zvēru un putnu dārs. Paldies, deputāta kungs, jums aizrāda par sarunāšanos ar zāli. Vārds debatēs deputātam Igoram Aleksandrovam. Būsim zvēru un putnu dārs. Būsim vienoti.